Bet raidījuma noslēgumā gan runāsim par priecīgākām lietām. Šodien latviešiem ir Benedikta diena, jeb lielā kukaiņa diena, kad turpina mosties visa dzīvā radība. Turklāt šodien ir arī viena no tām dienām, kad, lai izvairītos no negantām mušām un čūskām, no mežu mājās neko nenes. Mēs neko nenesīsim, tikai dosimies līdzi dabas draugam Ilmāram Tīrmanim un vērosim, kas dabā notiek. Reti kurš cilvēks pavasarī ilgāk laiciņu atrasdamies mežā, nav dzirdējis melnās dzilnas daudzveidīgo, tomēr raksturīgo skaļo balsi. Tā nav tik skaļa, cik, teiksim, dzērves vai ziemeļu gulbi radīta. Tomēr arī ir iztālēm labi saklausāma. Melnās dzilnas satraukumā izdotās skaņas, kas dzirdams nevien pavasarī, bet visu gadu, jebkurā gada laikā, ir skaļu, raustītu, krekšķošu saucienu virknes. Putns izdod arī žēlabaini griezīgus stieptus kliedzienus. Dažādas balsienas pasaulē raida abu dzimumu dzilnas, bet kāzu dziesmas spalgu dzīdu saucienu sērijas skandē tikai tēviņi. Kaislīgākos putnus pirms riesta nemieris pārņem jau sākot no februāra vidus, taču visīstākais riesta trokšņu radīšanas laiks melnajām dzilnām ir tagad, marta nogalē, un būs vēl aprīļa sākumā. Kā jau tas īsteniem dzeņiem piedien, melnās dzilnas rada ne tikai balstiskus trokšņus, bet arī skaļi bungo, īpaši riesta laikā. Proti putni sit ar knābi par nokaltušu elastīgu zaru vai savus koku. Bungošana adresēta gan partneriem, gan potenciāliem konkurentiem. Aplūkot, pavērot melnās dzilnas visvieglāk tad, kad šiem putniem ir bērnu lološanas periods. Protams, jāatrod perēklis, un jācenšas lidoņus pārlieku netraucēt. Melnā dzilna – lielākais Eiropas dzenis, garš putns, slaids putns, prāvs. Salīdziniet ar mazā dzeņa izmēru. Melnās dzilnas apspalvojums atbilstoši nosaukumam, viscaur vienmērīgi matēta melnā krāsā. Vienīgi uz salīdzinoši lielās galvas ir karmīna sarkana spalva micīte. Tēviņam tā pārklāj visu galvas virsu, bet mātītei sedz tikai pakausi. Šī lidoņa visa dzīve, kā jau īstenam dzenim, protams, tieši un cieši saistīta ar kokiem. Dzilna ir kāpelētāja. Viņas kājām īpaši uzbūva. Tā nodrošina gan noturēšanos pie vertikāla stumbra, gan kāpelēšanu un lēkāšanu pa stumbru, arī pa zariem. Toties pa zemi putns pārvietojas ļoti neveikli. Būdama īstenis dzenis, melnā dzilna ir kalēja. Kaļamrīgs, smails, izturīgs, par 5 centimetriem garāks knābis. Knābis visu mūžu auga, tāpēc dzilnai bieži jākaļ, obligāti jādeldē ragvielas slānis no knābi gala. Melnā dzilna ir viens no kaļošākajiem Latvijas dzeļiem. Kaļ tā kā skaidrs sprākst uz visām pusēm. Putna nāsas sedz spalvu vairogs. Jā, lai kalšanas laikā tajās netrāpīt skaidrs. Dzilnas lidojumam raksturīgi neregulāri spārnu vēzieni. Tomēr lidojums nav izteikti viļņveidīgs kā citiem uzdzeņiem. Melnā dzilna apdzīvo gan vecas spriežu, gan egļu, gan arī jauktas kokaudzes. Piemērotos biotopos Latvijā bieži izplatīti vienmērīgi. Savā būtībā melnā dzilna ir nometnieks. Tomēr rudenī daļa šīs sugas putnu dodas klējojumos. Visu gadu melnā dzilna pārtiek tikai no svaigas gaļas. Barību meklē kaļot kukaiņu kāpuru bojātu un nedzīvu koku stumbrus, stumbeņus, kritalas. Čakli pārmeklējot celmus. Arī regulāri iedziļinoties skudru mājokļos. Ar kalšanu vien var nepietikt, jo ēdens mēdz slēpties dziļi, tāpēc daba devis dzeļveidīgiem garu lokanu un lipīgu mieli, kas spēj tālu ievīties insektējās. Mazuļas melnās dzilnas lolo līgstās, ko ierīko mātīši izkaltos dobumos, vecos lielos kokos. Parasti stumbros, kuriem vairāk vai mazāk bojāta serde. Visbiežāk dobumi tiek izkalti apsēs, retāk priedēs, ļoti reti citos kokos. Dobumiem vienmēr ir garena gandrīz taisnstūrveida skreja. Dobums putni izmanto ne tikai pavasarī par bērnistabām, bet visu gadu arī par nakšņošanas vietām. Vairāk vai mazāk pastāvīgas mājvietas melno dzilnu darinātos dobumos sev rod dažādi citi dzīvnieki, pirmkārt putni. Olas melnās dzilnas mātītes dēja aprīļa otrajā pusē, perē ap vecāku pārmaiņus. Mazuļi attīstās lēni. Viņu ēdienkartes dominējošā sastāvdaļa ir skudras un to kūniņas, ko vecāki ar siekalām salipinājuši kompaktās piciņās. Melnajām dzilnām nav daudz dabisko ienaidnieku. Nozīmīgākie ir caunas naktī,
Vistuvanagi dienā un cilvēki. Dabas pētnieks Ilmārs Tīrmans speciāli 4. studijai.